Ir viena lieta, ko jūs, latvieši, darāt labāk par jebkuru citu tautu Eiropā. Daudz labāk nekā mēs, īri, un daudz labāk nekā jebkurš cits, ko esmu savā mūžā sastapis. Jūs protat pilnīgi klusējot, bez neviena paša kliedziena un bez neviena protesta, vienkārši pazust. Jūs protat sakraut savu dzīvi vienā 20 kg smagā čemodānā, aizvērt savas mājas durvis un izšķīst svešā pūlī tā, it kā jūsu nekad nebūtu bijis. Patiesība ir tāda, ka šis klusums mani biedē. Tas mani biedē un tas man lauž sirdi, jo es redzu, kā vesela nācija brīvprātīgi noasiņo, atdodot savus pašus labākos, strādīgākos un uzticamākos cilvēkus svešām valstīm. Es esmu īrs, man ir 50 gadi, un es visu savu mūžu esmu nodzīvojis Dublinas apkārtnē. Vairāk nekā 20 gadus es vadīju lielus lauksaimniecības un pārtikas ražošanas uzņēmumus, un šajā laikā caur manām rokām, caur manām rūpnīcām un fermām ir izgājuši tūkstošiem jūsu tautiešu. Jūs droši vien gaidat, kā es tagad sakšu stāstīt vecos jokus par senu lasītāģiem vai lēto darba spēku. Ne, es gribu jums pateikt kaut ko daudz smagāku. To, ko neviens jums sejā nepateiks, bet ko mēs šeit, Rijā, ļoti labi redzam un saprotam. Jūs izglābat mūsu ekonomiku, bet tačā pašā laikā jūs pazaudējat savu tautu. Palieciet un paklausieties mani līdz galam, pat ja mani vārdi jums šķitais skarbi vai provokatīvi. Es to saku no dziļas cieņas un solidaritātes, jo mēs, īri, esam piedzīvojuši tieši to pašu tragēdiju. Atgriezīsimies nedaudz pagātnē, 2004. gadā. Tas bija laiks, kad Rijas ekonomika lidoja kosmosā. Mēs to saucam par keltu tīgeri. Nauda bīra kā no debesīm, visur celā jaunas mājās, atveras jauni uzņēmumi. Un pēkšņi mēs atapāmies situācijā, kad paši īri vairs negribēja darīt smagos, net īros un nogurdinošos darbus. Kāpēc lai kāds stāvētu pie konvejera pārtikas rūpnīcā vai lasītu ražu laukos, ja varēja sēdēt siltā birojā vai pelnīt tūkstošus nekustamā īpašuma burbuli? Mums trūka darba roku. Mūsu rūpnī, kas draudēja apstāties. Un tad ieradāties jūs. Es atšķiros tās pirmās lidmašīnas no Rūgas. Tūkstošiem jaunu, spēcīgu, inteligentu cilvēku izkāpa Dublinas lidostā ar apjukumu acis, bet ar milzīgu apņēmību. Sākumā mēs, īri, bežam pilni ar stereotipiem. Mums likās, ka jūs esat vienkārši kaut kāds kārtēģējs, lētais darba spēks no Austrumeiropas. Cilvēki bez īpašās izglītības, kas priecāsies par jebkādiem grašiem, ko mēs viņiem pametīsim. Ak, Dievs, cik ļoti mēs kļūdāmies. Es ātri vien sapratu, ka mani jaunie darbinieki nav nekādi vienkāršie melnstrādnieki. Mana rūpnīca pie pakošanas lainijas stāvēja skolotāji, inženieri, medmasas un maza biznesa īpašnieki no Latvijas. Es redzēju cilvēkus ar augstāko izglītību, kuri klusējot, ar apskaužamu precizitāti un atbildības sajūtu darīja darbu, no kura mani paša tautieši jau sen bija atteikušies. Jūs bijat ideāli darbinieki. Jūs nekad nekavējat. Jūs nekad nesūdzējāties par garāžām stundām, ja man vajadzēja, lai kāds paliek vēl papildus, 4 stundas un pabeidz pasūtījumu, latvietis vienmēr pamaģā ar galvu un palika. Mēs sākam jūs apbrēnot, bet tačā pašā laikā mani makā dziļas skumjas. Es skatājos uz šiem gudražiem, spējīgiem cilvēkiem un domāju, kas pievelna notiek jūsu valsts, ja jūsu labākie prati ir spiesti mērot tūkstošiem kilometru, lai mana rūpnīca Rijā cilātu kastes. Kāda sistēma, kādi politiķi ir radījuši šādu izmisumu, ka cilvēks atstāj savus bērnus, savus vecākus un savu dzimteni, lai dzīvotu saspiestībā īrētā mājā kopā ar vēl 6 svešiniekiem un sūtītu katru nopelnīto centu atpakaļ uz mājām. Ļaujiet man izstāstīt vienu konkrētu stāstu. Tas ir stāsts par manu labāko darbinieku, kurš ieradās pie manis kaut kad 2006. gadā. Viņš bija no Vidzemes. Sākumā viņa angļu valoda bija ļoti vāja, mēs sazinājāmies ar žestiem un atsevišķiem vārdiem, bet viņa darba etika bija fenomenāla.
Viņš strādāja 12, dažreiz pat 14 stundu mainās. Viņš bija pirmais, kurš ieradās, un pēdējais, kurš aizgāja. Kādā vakarā, kad bijām palikuši divatā, lai salabotu iepakojuma iekārtu, mēs sākam runāt. Viņš man parādīja fotografiju savā vecajā telefonā. Tajā bija redzama skaista, bet acīm redzami laika zobas kārta, kokamāja kaut kur lauku apvidu, ieskauta lielos kokos. Man tikai vajag pabeigt māju. Viņš teika savā lauzītāžā angļu valodā. Man vajag naudu jaunam jumtam. Tas maksā daudz. Es te pastrādāšu 1 gadu, sakrašu naudu, uzlikšu jumtu un tad braukšu atpakaļ pie sievas un mazā dēla. Man tur ir skaisti, man te nepatak, bet man vajag izglābt savu māju. Viņa acīs bija tāda malestība pret to zemi, pret to māju vidzemē. Viņš neplānoja šeit palikt. Viņš domāja, ka Rija ir tikai īsa pietūra, maz upuris, kas jānes, lai izdzīvotu. Gāja mēneši. Gads pagāja ātri, jumtam nauda bija sakrata, bet tad parādījās citas vajadzības. Bija jāsūta nauda dēļ skolai, tad sabojājās automašīna Latvijā, tad rekini par apkuri kļuva pārāk lieli. Pēc pusotra gada viņš atveda šurp savu sievu, jo nespēja vairs izturēt nošķirtību. Viņa sāka strādāt vietējā veikalā. Vēl pēc pusgada atbrauca ar vinu dēls. Tas notika pakāpeniski, gandrīz neredzami. Katru reizi, kad mēs runājām, viņš teica to pašu frāzi. Vēl tikai pāris gadi. Kad dēls beigs skolu, mēs noteikti brauksim atpakaļ. Bet gadi skrēja. Dzīve Rīģā iekrāsoģās savā rutīnā. Viņi paņēma kredītu un nopirka nelielu māju Dublinās priekšpilsētā, jo ieret bija kļuvis pārāk dārgi. Viņi kļuva par daļu no mūsu sistēmas. Pirms dažiem mēnešiem es biju uzaicināts pie viņiem uz dārza svētkiem. Tagad viņš ir nevis vienkāršs strādnieks, bet vada savu nelielo būvniecības uzņēmumu, viņam klājas labi, viņš ir respektējams sabiedrības loceklis. Pagalma cepas galā, smaržoja pēc vasaras, mēs dzeram un smejamies. Bet tad notika kaut kas tāds, kas man atstāja dziļu tukšumā un tragēdijas sajūtu. Viņa dēls, kurš toreiz ieradās kā mazs zēns, tagad ir pieaudzis vīrietis. Viņš atnāca kopā ar savu jaunāko māsu, kura jau bija piedzimusi šeit, Žrijā. Es esmu gadu gaitā iemācījies dažas vienkāršas frāzes latviski, gribēju būt pieklājīgs un uzsaucu meitenei kaut ko elementāru jūsu valodā. Viņa paskatījās uz mani ar pilnīgi tukšu skatienu. Viņa nesaprata nevienu pašu vārdu. Tad iejaucās dēls un perfektā angļu valodā ar izteiktu, dziļu Dublinas akcentu, tādu, kādu var dzirdēt tikai vietējos krogos vai ielas. Viņš man ar smaidu atbildēja: Piedod, mēs īsti nerunājam latviski. Mēs saprotam tikai tad, kad mamma sāk dusmoties un blaut. Es paskatījos uz sava drauga, šī spēcīgā, lepna vidzemes vīra acīm. Viņš turpināja smaidīt un grozāt galu uz grila, bet taža smaida bija tādas sapes un tāda padošanās, ko vārdiem nevar aprakstīt. Viņš saprata to pašu, ko sapratu es. Viņa bērni vairs nav latvieši. Viņi ir arī ar nedaudz neparastiem uzvārdiem, kurus skolotājiem vienmēr grūti izrunāt. Tā veca kokamāja vidzeme, kurai toreiz vajadzēja to noladēto jumtu, visticamāk, tagad stāv tukša vai ir pārdota svešiem cilvēkiem par kāpekam. Tas jumts izmaksāja viņam visu viņa identitāti. Viņš atbrauca uz 1 gadu, lai izglābtu savas mājas fiziskas sienas, bet palika uz 15 gadiem un pazaudēja savu asinu, savu bērnu piederību dzimtenei. Tas nav tikai viens stāsts. Tādu stāstu manā pazinu lokā ir simtiem. Es pazīstu latviešus, kuru bērni savā starpā runā tikai un vienīgi angliski. Kad vecvecāki zvana no Latvijas, bērni izvairās no sarunas, jo neprot pateikt neko vairāk kā 2 vai 3 vārdus. Tā ir vesela paudze, kura vienkārši ir izšķīdusi Rijas miglā. Kāpēc tās mani, īru
tik loti satrauc, kāpēc es par to runāju ar tādām emocijām? Tāpēc, ka šī ir mūsu vēsture, ko mēs redzam atkārtojamies jūsu tautā. Mums īriem nevienam nav jāskaidro, ko nozīmē masveida emigrācija un tautas izmiršana. 19. gadsimta liela bada laikā mēs zaudējam miljoniem cilvēku. Viņi kāpa tā saucamajos zārku kūgos un brauca uz Ameriku, uz Lielbritāniju, uz Austrāliju, jo mājās viņus gaidīja tikai nāve un bats, un ko vēl mēs pazaudējam savu valodu. Briti 800 gadus centas mūs iznīcināt, atņemt mums mūsu zemi, mūsu ticību un mūsu identitāti. Bet vislielāko postu mēs nodarījām paši, kad pakļāvāmies nabadzībai. Mēs atmetam savu īru valodu, jo ar to nevarēja nopelnīt maizi, un sākam runāt mūsu apspiedēģu valodā. Šodien Hrīdžā ir palikuši tikai daži tūkstoši cilvēku, kuri ikdienā brīvi runā īriski. Mēs esam brīva, neatkarīga, bagāta valsts, bet mūsu dvēsele joprojām asino šī zaudēšanas dēļ. Mēs sūtām bērnus speciālās skolās, mēģinām atdzīvināt valodu, tērējam miljonus, bet to, kas reiz pazaudēts, atgriezt ir gandrīz neiespējami. Un tagad es skatos uz jums, uz Latviju. Valstī, kura pārdzīvoja 50 gadus ilgu padomju okupāciju. Valstī, kuras cilvēkus sūtīja lopu vagonos uz Sibīriju. Jūs izturējāt tankus, jūs izturējāt teroru, jūs saglabājāt savu brīnišķīgo seno valodu cauri 10 gadiem, kad to mēģināja izdzēst no kartes. Jūs sadevāties rokās Baltijas ceļā un izdziedājāt savu brīvību, pārsteidzot visu pasauli. Un kas notiek tagad? Tagad jūs atdodat šo valodu un šo brīvību pilnīgi brīvprātīgi. Miera laikā, ekonomisku iemeslu dēļ. Neviens jūs vairs nesūta vagonos uz austrumiem. Jūs paši ar savām rokām perkat lidojuma biletes pie mums uz rietumiem. Tas, ko padomju režīms nespēja izdarīt ar spēku, to izdara nabadzība, sistēmas netaisnība un cerības trūkums jūsu pašu atjaunotāja valsts. Tā ir pati lielākā un baisākā tragēdija, ko var iedomāties. Jūs uzvarējāt vēsture, bet jūs zaudējāt savu nākotni savā pašu mažā. Un lūk, šeit es gribu pateikt kaut ko, kas jūs varbūt sadusmos. Esmu atklāts, pat ja jūs nepiekritāsiet. Jūs esat pārāk klusi, jūs esat pārāk padevīgi. Mēs īri esam karstasinīgi. Ja mūsu valdība mēģina mūs apmanāt, ja tiek ieviesti negodīgi nodokļi vai ja mēs jūtam, ka mūsu tiesības tiek pārkāptas, mēs izēdam ielas. Mēs bloķējam ceļus, mēs kliedzam, mēs cīnāmies par savu vietu un savu taisnību savā pašu zemē. Mēs esam gatavi gāzt valdības un apturēt valsts darbību, līdz mūs sadzirdēs. Bet ko darāt jūs? Kad jūsu politiķi nozog jūsu valsts nākotni, kad korupcija un birokrātija smacē jūsu mazos uzņēmējus, kad jūsu ārsti un skolotāji saņem smieklīgas algas, jūs nevis izēdžat ielas, jūs nevis sadodāties rokas katru reizi 80. gadu beigas. Jūs vienkārši sakraujāt čemodānus un braucat uz Dublinas lidostu. Jūs aizbēgat, jūsu klusais protests ir emigrācija. Tā vieta, lai cīnītos pret saviem korumpētajiem ierēdņiem raga, jūs izvēlaties labāk strādāt Rijas senu fermas, Lielbritānijas noliktavās vai Norvēģijas zivju fabrikas. Jūs atstājat savu valsti tiem, kas to izlaupa, un savu darba spāru un talantu atdodat mums. No vienas puses, kā Rijas iedzīvotājs un uzņēmējs, es saku jums lielu, milzīgu paldies. Bez jūsu rokām, bez jūsu inženieriem, celtniekiem un pakošanas linijas strādniekiem mēs nebūtu tur, kur esam šodien. Mūsu ekonomika turas uz jūsu klusās, uzticamas muguras. Bet kā cilvēks, kā mažas, lepnas tautas pārstāvis, es jums saku, esiet taču beidzot drosmīgi savā pašu mājā. Pārstājiet būt ērti darbinieki mums, esiet neērti pilsoni savai valdībai. Dzīve, protams, nav melnbalta. Es zinu,
Kad daudzi no jums vairs nevar un negribat griezties, jūs esat izveidojuši savas dzīves šeit. Jūsu bērni iet mūsu skolās, spēlē mūsu gelu futbolu un uzskata šo zālo salu par savam mājām. Es jūs pilnībā saprotu, un jūs vienmēr šeit būsiet gaidāti un novērtēti. Mēs cienam latviešus vairāk nekā daudzas citas nācijas tieši jūsu godīguma un darba spēju dēļ. Mana draugu loka ir 10 latviešu ģimenu. Mēs kopā svinam Ziemassvētkus, mēs svinam jūsu Jānus, cepam galu un dzeram alu. Es zinu jūsu tradīcijas un apbrīnoju jūsu kultūru. Jūs esat brānišķīgi, inteligenti cilvēki. Jūs netaisat nepatikšanas, nedemolējat ielas. Jūs vienkārši smagi strādājat un cenšaties nodrošināt savam ģimenēm labāku dzīvi. Neviens nevar jūs nosodāt par vēlmi dzīvot cilvēcīgi, pelnīt adekvātu atalgojumu un neuztraukties par to, ko nākamajā dienā likt galda saviem bērniem. Bet padomājiet par to, ko jūs atstājat aiz sevis. Es dažreiz skatos dokumentālās filmas par Latviju. Es redzu jūsu skaistos, dvaini tukšos laukus, es redzu tās pamestās skolas un tukšas autobusu pietūras. Valsts nevar pastāvēt tikai kā geografiskā teritorija bez cilvēkiem. Koks, ko jūs izcertat un pārdodat, nav jūsu lielākā bagātība. Arī ostas un tranzits nav jūsu lielākā vērtība. Jūsu vienīgā, patiesa un neaizvietojama vērtība ir jūsu cilvēki. Un tieši šo resursu jūs izveidat pa visu Eiropu. Katrs latvietis, kurš integrējas šeit, katrs bērns, kurš zaudē jūsu valodu, tas ir neaizpildāms kaurums jūsu tautas dvēselē. Vai tiešām jūsu senči cīnījās par brīvību, lai viņu mazbērni, stāvot sveša pagalma 3000 kilometru no mājām, teiktu, kā viņi vairs nesaprot savu mates valodu. Ja jūs klausāties šo un dzīvojat kaut kur ar zemes, Vrijā, Lielbritānijā, Vācijā vai Zviedrijā, esiet godīgi pret sevi. Cik bieži jūs vēl domājat par to, kā atgriezsieties? Vai jūsu bērni vēl saprot jūsu jokus? Vai viņi vēl var brīvi sarunāties ar savu vecmamīnu, nedomājot par to, kā pareizi salikt vārdus teikumā? Varbūt vēl nav par vēlu. Un, ja jūs klausāties šo, esot Latvijā, pieprasiet no savas valsts to, ko esat pelnījuši. Nelaužiet sistēmai jūs izspiest no maģām. Jūsu politikiem vajadzētu rapot uz ceļiem un darāt visu iespējamo, lai katrs no šiem cilvēkiem, kas strādā manas un citu Rijas uzņēmēju rūpnīcās, gribētu braukt atpakaļ. Viņiem vajadzētu saprast, kā pazaudējot cilvēku, jūs pazaudējat nākotni. Es zinu, ka šie vārdi ir smagi. Iespējams, tie sapina. Bet mēs, īri, zinām šīs sapes pārāk labi. Mēs nevēlamies, lai vēl viena skaista, sena tauta pārdzīvotu to pašu tukšumu, ko savā vēsturē esam piedzīvojuši mēs. Es gribu zināt, ko domājat jūs. Vai esat viens no tiem, kas aizbrauca tikai uz gadīnu, lai salabotu dzimtu, bet palika uz 15 gadiem? Vai jūtat, ka jūsu saikne ar dzimteni pamazām zūd? Rakstiet komentāros savus stāstus. Neklusējiet, beidziet vienreiz klusēt. Varbūt tieši atklātā saruna ir pirmais solis, lai kaut ko mainātu. Patiesība ir skaudra, bet tikai stājoties tai pretīm, mēs varam izglābt to, kas vēl ir palicis. Jūs esat pelnījuši paši savu veiksmes stāstu savā zemē, nevis tikai svešas ekonomikas glābšanu.